Skatieties, mēs pie tā vēl atgriezīsimies. Es gribu jums pateikt, vai jūs varat iedomāties, cik daudz cilvēku mēs esam izglābuši? Mēs tiešām esam izglābuši daudz cilvēku. Un viņi mums zvana un saka, cik ļoti ir pateicīgi, ka neiekļuva šajā nepatikšanā. Iedomājieties, mēs arī esam paveikuši darbu. Ne tikai šo darbu. Mēs ar to parādījām, ka pastāv patiešām augsta līmeņa risinājumi, ka mēs dzīvojam 21. gadsimtā, nevis 16. Labdien visiem mūsu dārgie lauksaimnieki! Mēs atrodamies vienā no lauksaimniecības uzņēmumiem Luckas rajonā. Uzņēmumā Franka. Gubin 1. Šajā uzņēmumā mēs esam uzstādījuši mūsu siltuma ģeneratorus kopā ar graudu kaltēšanas iekārtu Suku. 2 moduļi pa 12 sekcijām. Kāpēc es vēlējos uzņemt šo video? Kopā ar mums ir cilvēks, kurš atbild par visu šo procesu. Man gribējās pajautāt, kā darbojas mūsu siltuma ģenerators. Mēs parādījām, kā tas uzsāk darbu. Mēs parādījām, kā tas deg un kas vispār paliek pēc mūsu siltuma ģeneratora darbības. Šim uzņēmumam ir pieredze darbā ar cietā kurināmā siltuma ģeneratoru, kas uzstādīts uz graudu kaltētāju Bonfanti. Ražotāju neminēsim. Mēs vienkārši gribējām dzirdēt iespaidus. Kā mūsu siltuma ģenerators uzsāk darbu? Kā tas strādā? Vai to var salīdzināt ar citiem siltuma ģeneratoriem, kas ir šajā uzņēmumā? Aptuveni tā. Ja ir iespēja, lūdzu pastāstiet. Labdien! Kā Vladimirs jau teica, mēs esam no agrokompānijas Franka. Ar Vladimiru strādājam pirmo reizi. Šobrīd esam ar visu apmierināti. Ļoti apmierināti ar paša siltuma ģeneratora uzstādīšanas ātrumu. Neviena, bet pat 2. Mēģinājām žāvēt soju. Viss ir labi. Var teikt, ka granulu patēriņš nav liels. Uz 1 tonu procentu praktiski līdz 2 kilogramiem, kā mēs fiksējām. Tātad mēs esam apmierināti ar šo siltuma ģeneratoru. Man ir jautājums. Pasakiet ar tādiem konkrētiem piemēriem. Mēs sadedzinājām apmēram 500 kg granulu, plus mīnus, vai ne? Jā. Mēs jums parādījām pelnu kameru, parādījām degli no iekšpuses. Lietojot kvalitatīvas granulas, tas ir ļoti svarīgi. Es gribu, lai citi lauksaimnieki to dzird, lai viņi nelauza galvu un uztvertu to normāli. Jo ir pareizi risinājumi, un lietas ir jādara tā, kā tās jādara. Cik tad palika šī smalkā pelnu putekļa frakcija pēc sadedzināšanas? Vai jūs nebijāt pārsteigti? Godīgi sakot, mēs nebijām pārsteigti, jo mums jau ir viens siltuma ģenerators, ar kuru strādājam 3 gadus. Var teikt, ka pēc jūsu katla 3 darba stundās mēs atradām varbūt līdz 1 kilogramam pelnu. Tas ir ļoti labi. Operatoram tas ir vieglāk. Viņš var vairāk laika veltīt žāvēšanas procesam, nevis skraidīt pie katliem un tīrīt pelnus. Kā vispār tiek uzturēta temperatūra mūsu siltuma ģeneratorā? Cik ātri tas uzsāk darbu? Viss ir lieliski. 15 minūšu laikā mēs uzsildījām līdz 125 grādiem. Tas nozīmē, ka jau pēc 15 minūtēm bijām izgājuši žāvēšanas režīmā. Mēs esam ar to apmierināti. Un cik precīzi tiek uzturēta temperatūra? Nu, var teikt tā, nekādu traucējumu nebija. Mēs uzstādījām temperatūru, kas nepieciešama konkrētās kultūras žāvēšanai. Piemēram, 80 grādus tas noturēja bez jebkādiem traucējumiem. Nu, plus mīnus svārstības bija? Apmēram līdz 2%. Līdz 2%. Tas vispār ir lieliski. Bet strādājot uz granulām, vai var salīdzināt mūsu iekārtu ar, piemēram, gāzes degli? Jā, var salīdzināt. Traucējumu nav. Gribēju uzdot tādu jautājumu. Jūs, pastrādājot ar citu siltuma ģeneratoru un ar šo, redzējāt, kā tas kopumā darbojas? Vai var, piemēram, salīdzināt līmeni? Vai tās ir dažādas lietas? Es uzskatu, ka tās ir dažādas lietas. Mēs tikai sākām strādāt, bet tas ir iespaidīgi un redzēsim, kā būs tālāk. Mēs vēl neesam daudz strādājuši. Tikai 4 stundas. Bet jau tagad ir redzama atšķirība, un mums tas patīk. Es redzu, ka puiši šodien, kad viņi pastrādāja ar iekārtu, šie operatori nedaudz kautrējas sniegt kādus paskaidrojumus, bet pamazām nāk pie sevis. Viņi vienkārši nevar saprast, kā tas var būt tik ātri. Vēl gribēju pajautāt par drošību. Mēs strādājām ar maksimālo jaudu, speciāli izgājām uz jaudu, kas jums pat īsti nav nepieciešama. Un parādījām, kas notiek, kad katlu momentāni apstādinām. Ko jūs redzējāt? Cik daudz kurināmā bija iekšā? Kā tas izskatās? Jā, mēs strādājām ar maksimālo jaudu un apstājāmies. Nekur nevajag skriet, neko nevajag aizvērt. Abi katli automātiski apstājās. Degkamerā bija līdz 20 kg kurināmā. 5? 5 kilogrami, jā. Tur vispār ne vairāk kā 5. 5 kilogrami kurināmā, un tas paliek vietā. Dzirksteles nelido. Nav jāaizver nekādas aizbīdnes. Vienkārši apstājas un viss.
Vēl viens jautājums par vadības sarežģītību. Salīdzinot ar citu siltumģeneratoru jūsu uzņēmumā un ar mūsu. Cik sarežģīti ir to vadīt? Vai tur ir daudz pogu, sviru vai kas cits? Par vadības sarežģītību varu pateikt vienu. Tur 3 pogās neviens neatmaldīsies. Pusstundas laikā strādājot ar jūsu enerģētiķi. Puiši visu saprata, pēc stundas jau paši ieslēdza. Tur nav nekā sarežģīta. Mēs esam apmierināti. Sakiet lūdzu, vai jūsuprāt var vēl vienkāršāk izdarīt? Tas jau jums jāskatās. Bet jums kā? 1 poga un 2 pogas temperatūrai. Mums vienkāršāk vairs nav kur. Viss jau ir maksimāli vienkārši. Labi, ko vēl jums pajautāt? Domāju, ka jūs jau visu pateicāt. Tas būs tad, kad sāksiet žāvēt. Kad žāvēsim kukurūzu, atbrauciet. Priecāsimies jūs redzēt. Tad arī parunāsim. Paldies jums! Lūdzu, Lai jums laba diena! paldies jums arī!